Otrā reize. Paskatieties uz mani. Jūs noteikti domājat par kādu otro reizi, gan es varētu runāt, izstāst, ka savām pirmajām reizēm vēl neesmu ticis pāri. Bet, izdedzis nekad neesmu, tā kā no kļūdām tur es nevaru neko mācīties. Attiecībās arī esmu nopietnās bijis tikai vienu reizi, tā kā mīlestības tēma atkrīt. Un kaut kāds baigi lielais pagrieziena punkts karjerā man arī nav bijis. Tāpēc diez vai es jums kaut ko jaunu šodien te iemācīšu, es jums vienkārši ļaušu ieskatīties jauna, manuprāt, enerģiska, maksimālista ikdienā. Es pieņemu, ka dažiem varbūt šis izklausīsies haotiski vai pēc tādas neizbēgamas izdegšanas, bet ņemot vairāk jūs visi šeit esat jūs industrijas līderi, es pieņemu, ka varbūt daļai tas vienkārši atsauks atmiņā jūsu pašu bērnību, kad jūs vēl bijāt enerģijas pārpildīti. Mani sauc Valters, man ir 23 gadi, un es nāku no Ogres. Pāris lietas, kuras līdz pateikšu, vienkārši, lai es pirms tam pasaku. Es šobrīd jūtos labi, man viss ir kārtībā, esmu priecīgs. Tas, kas notika, pirms kādiem 5-7 gadiem, lai neizklausās, ka kaut ko žēlojos. Bet jā, es uzaugu Ogrē, uzaugu ļoti pieticīgā daudzbērnu ģimenē, kur pilnīgi visu savu mūžu, kopš atceros, bija jādzīvo no algas līdz algai, lai varētu vienkārši visa lielā ģimene paēst. Neskatoties uz to, es visu laiku atceros visu savu bērnību pamatskolas klasītēs, 7. 6. klase pētot kaut kādas universitāšu reitingus, labākās universitātes pasaulē, Eiropā. Man bija pilna māja ar visādām izdrukām no kaut kādām random universitātēm, jo tajā brīdī man likās, ka tas varētu būt ceļš uz kaut kādu labāku dzīvi. Man vienkārši bija ļoti svarīgi, ka es kļūstu par veiksmīgu cilvēku. Mans patēvs bija varmāk un alkoholiķis. Pēc viena mana zvana policijai, mēs ar mammu un mazo brāli un mazo māsu, respektīvi visi izņemot tēvs, aizbēgām uz krīzes centru Allažos, tas ir pie Siguldas, tas bija pirms kādiem 7 gadiem, jo mums pirmkārt vienkārši nebija, kur citur iet, un arī policija teica, ka tā vajag darīt. Viņš, protams, zvanīja, draudēja, bet ar laiku viss norimās, tā kā viņš vairs vispār nav nekāda dzīves loma nespēlē vairs. Pēc tam sākām ar ģimeni, pēc tā Allaža pieredzes, sākām ar ģimeni jaunu dzīvi Rīgā, vieni paši. Mums nebija naudas, bet pirmo reizi mūžā es jūtu mieru mājās. Bet jā, es joprojām atceros, ka visu savu to laiku tur Rīgā, ņemot vērā, bija mamma un 3 bērni. Ja es jebkad gribēju jebko sev nopirkt, kas maksāja kaut kādu naudu, tur ziemas zābaki, botas vai tur jaka, man vajadzēja pašam izdomāt, kā es to nopirkšu. Skaidrs, ka botas vajag un jaka vajag. Un tikai pēc, man liekas, kaut kādas vidusskolas pabeigšanas es varēju vispār sākt domāt par ziemas zābakiem, sporta botām vai kur vēl zobārstu. Bet ejot vidusskolā un uzaugot tādā interesantā bērnībā, es nenormāli gribēju kaut ko vairāk no dzīves. Mēs gribēju ceļot, redzēt pasauli, vienkārši visur būt un visu darīt. Mēs ar draugiem visu laiku devāmies visādos izbraucienos, kaut kādos piedzīvojumos, ar stopiem, tur visādos. Tāpēc tāda kustība man ir jau no bērna kājas. Un tad vidusskolā pienāca laiks, kad jāsāk domāt par universitāti. Es laikam jau kaut ko daudz ko izdomājis pirms tam. Bet man jau kopš bērnības bija doma par Londonu, gribēju studēt ārzemēs. Bija arī domas par Nīderlandi vai Dāniju, bet gribējās kaut ko šķietam neiespējami, kaut ko trakāku. Protams, bija domas, kā gan es to varēšu atļauties, bet es kā cilvēks, es vispirms daru un tad domāju, es pirms saku jā, un tad izdomāju, kā es to realizēšu, viens no iemesliem, kāpēc es šobrīd stāvu šeit. Jā, šis bija viens no tiem gadījumiem. Pieteicos un pirms kādiem 5 gadiem aizbraucu uz Londonu, tiku. Šī bija mana otrā reize. Pirmo reizi mēs ar ģimeni, vieni paši sākām jaunu dzīvi Rīgā, un te es viens pats sāku jaunu dzīvi Londonā. Biju sakrājis kaut kādus 1000 eiro, man liekas, paņēmu studentu kredītu, jo biju paspējis pieteikties pagaidu iedzīvotāju statusam tieši pirms viņi izstājās no Eiropas Savienības. Tad burtiski 2 nedēļas pirms viņi izstājās, es Covida karstumā decembrī lidoju uz Londonu, lai tur visu dokumentus sakārtot. Un ar šis status man liekas, vēl joprojām dod iespēju tur strādāt un arī paņemt studentu kredītu.
Tas studentu kredīts īstenībā, es ļoti īsi pateikšu, viņš vispār baigi sakarīgs. Tev ir jāsāk maksāt tikai tad, kad tu pelni virs kaut kādas konkrētas summas, man liekas, kaut kāda 1,500 eiro. Pirmkārt, tikai tagad tu pelni virs tās summas. Tev ir jāmaksā ļoti maza summiņa, netāsīšu detaļas, ļoti maza summiņa, un, ja tu 30 gadu laikā neesi spējīgs atmaksāt to kredītu, tad viņš vienkārši dzēšas. Viņam nav nekādu melno sarakstu, ja jebkurā brīdī tu pelni zem summas, viņš dzēš. Respektīvi, viņam tā domāšana, ka no nabaga viņi pēdējo naudu nesūks ārā, lai varētu samaksāt par studijām. Nu tālūk, aizbraucu, meklēju uzreiz darbu, dzīvokli un tikko izmests no vidusskolas, pilnīgi bez nekāda finansiāla atbalsta no mājām, sāku dzīvot Londonā. Arī angļu valodu biju samācījies, gāju vidusskola angļu valodas klasē. Likās, ka, jā, angļu valodu samācījos, viss jau būs labi. Tagad jums ikdienā jālasa ļoti daudz ir tāda smagā literatūra. Nav mums tik vienkārši. Visi apkārtējie, kas ir piedzimuši ar angļu valodu, viņi tur kaut kādus zemtekstus un dziļākas domas tajos tekstos sapratu uzreiz. Man vajadzēja vairākas reizes pārlasīt, lai es vispār saprastu, par ko tajā tekstā, kas tajā tekstā ir domāts. Bet pašas studijas bija no vienas puses vienkāršas, no otras puses netik vienkāršas. Es mācījos Vestminsteras universitātē starptautiskās attiecības un attīstību, respektīvi starpvalstu politika un fokus uz to, kā nabadzīgākām valstīm kļūt turīgākām. Tas tā, divos vārdos. Bet jā, studijas neaizņēma ļoti daudz laika, bet ņemot vērā, ka es tāds zaļš gurķis tikko pabeidzis vidusskolu bez izglītības, viens pats svešā valstī, vienā no dārgākajām pilsētām visā pasaulē, baigi viegli nebija. Es strādāju kādas īpaši pašā sākumā 50 stundas nedēļā, visādos kafūžos un, protams, vēl pa brīviem brīžiem gāju uz universitāti. Varat iedomāties, ka ar gulēšanu īpaši neaizrāvos. Es joprojām atceros savu pēdējo darbu Londonā. Bija tāda aplikācija, kur varēja pieteikties visādām haltūrām. Bonus tāds, ka es varēju pats menedžēt savu laiku, īpaši studijām paralēli, mīnus, ka, ja darba nav, tad es varu izstiepties, sarauties, bet es tur varu sēdēt savās mājās un nekas tur nenotiks. Tā kā naudas arī nenāca. Bet jā, beidzās lekcijas, lecu iekšā metro, braucu pāri visai Londonai uz kaut kādu netīra bāra virtuvi, kur pagrabā tur 3 stundas vajadzēja mazgāt traukus. Paldies Dievam, tā bija tikai reta tāda pieredze bija. Bet jā, 3 stundas mazgāju traukus. Beidzās tas, pārģērbjos, uzvilku buktētas biks, baltu kreklu un tesos pāri atpakaļ visai Londonai uz Michelin zvaigžņu restorānu Shardā augšā ar skatu uz Londonu. Jā, ikdiena katrā ziņā bija ļoti daudzpusīga. Bet vērts piebilst, ka Londona kā pilsēta man nelikās sarežģīta, viņa likās ērta, vienkārši saprotama. Es tur tajā visā kustībā, es pat varētu teikt, jutos kā zivs ūdenī. Bet jā, ar laiku es biju ieskrējies, gan pieradu pie tā visa vairāk, gan arī finansiālā ziņā biju vismaz kaut ko bišķīt iekrājis. Un tad varēju sākt brīvdienās braukāt vairāk uz mājām. It īpaši vasarā. Un es pamanīju, ka man arvien vairāk un vairāk es sāku iemīlēties. Es nezinu, varbūt kaut kāda tā ķelmēna maize vai šprotas, kas man leduskapī stāvēja, bet vai tas, ka es tik bieži braucu tur vai tik bieži biju atpakaļ, bet es pirmo reizi sajūtu to emocionālo piesaisti kaut valstī, mājām. Es vienmēr esmu bijis patriotisks, jo tas vienmēr likās loģiski, bet tā emocionālā piesaiste bija kaut kas jauns. Un jo vairāk es biju projām, un jo vairāk biju atpakaļ šeit, tad arvien vairāk un vairāk sāk ilgoties. Un, varbūt. Bet jā, tajā brīdī es sapratu, ka es gribu tomēr dzīvot Latvijā, Londonā varbūt tur vairāk iespējas, karjera varētu tur kaut kāda labāk sanākt, bet man tā emocionālā piesaiste un tas piepildījums bija daudz svarīgāks. Man bija svarīgi, ka esmu ar čomiem pāris stundu attālumā no Melnās Pirts Latgalē, kur ar saviem tuvākiem cilvēkiem varam ieiet un pēc tam izjūt nesaprast, vai esam palikuši tīrāki vai netīrāki, vai vienkārši 15 minūšu attālumā no saviem tuvākiem cilvēkiem. Bet galu galā tas nav nekas konkrēts, tā ir vienkārši sajūta, ko es jums īsti nevaru izstāstīt,
kas mani vilka šeit. Es arī dziedāju, starp citu, Londonas latviešu korī pie Lilijas Zobenes. Man bija tik daudz brīva laika, kur man bija iespēja katru nedēļu dziedāt un runāt latviešu valodā. Un pēc kora iet uz Balzāmbāru un dzert augstu valmiermuišu alu. Bija, protams, brīži, kad es sapratu to, ka, ja šitajā organizācijā es tur darbotos vairāk, te varētu kaut kas sanākt, kaut kas labs varētu sanākt no karjeras. Un arī es esmu tomēr ieskrējis tajā Londonā, kaut ko esmu pieredzis pie šī visa. Tāda brīža nebija viegli. Un tajā brīdī es sapratu, ka varbūt jāsāk likt visam bremzes, bet tajā pašā laikā ir Latvija, kur ir tā emocionālā piesaiste, kas man ļoti ir svarīga, bet tajā pašā laikā te ir jāsāk veidot kaut kādas darba attiecības pilnīgi no jauna. Tad pēc 3 gadiem pabeidzu universitāti, uzrakstīju gala disertāciju, starp citu, par Ukrainu, bet tikai tāpēc, ka mans pasniedzējs viņam likās, ka tas viss ir fufelis. 26. martā ar saviem 5 somām atbraucu atpakaļ uz mājām. Gan jau būtu interesanti teikt, ja es tur teiktu, ka es tur konsultējos ar draugiem vai tur ilgi domāju par šo, bet tā īstenībā nebija. Vienā dienā es vienkārši sapratu, ka esmu uzrakstījis to disertāciju, man nav ko liek čakarēties, es gribu braukt atpakaļ, un es aizbraucu atpakaļ. Atgriežoties Latvijā, es sapratu, ka man ir jāizdara 2 lietas. Man ir jāiestājas korī, jo man ļoti patīk dziedāt, un visur, kur es esmu gājis, pat Londonā es korī dziedāšanu esmu ņēmis sev līdzi, un jāiestājas zemesardzē, jo man ļoti rūp manas mājas, tāpat kā jums noteikti rūp savas mājas, es savas mājas saucu par Latviju, par šo zemi, un es gribu mācēties aizstāvēt, ja ar viņām kaut kas notiek. Dienas beigās sāku rūpēties par to savu dārziņu šeit pat. Es jums nevaru iedot to sajūtu rokās no visādām lietām, kas man ir. Ejot katru dienu uz savu veco koka māju Ģertrūdas ielā, kas, man liekas, ir pusi pasauli izdzīvojusi, to sajūtu, kas man ir viņu redzot, vai ka es varu vakarā pēc darba iet uz frančiem, sēdēt, lasīt grāmatu, dzert kaut kādu tur sūdīgu vīnu un skatīties, kā tramvajs brauc garām, vai vilnis ar saviem sasūdītiem stāstiem bāžas virsū un stāsta, vai katru reizi, kad aizbraucu ar draugiem izbraucienā, tās visas muižas, kas mums ir, viņas ir tik skaistas, viņas tur ir varbūt nolaistas bišķīt, bet tas jau ir tas skaistākais, kaut kāds tā kā nepabeigts mākslas darbs. Vai visi tie mūsu lauku kafūži, kad esmu pie Anguras, tur ir tāda beķerēja kukula, tur ir tik labas, svaigas kanēļmaizītes. Un tad vienmēr es aizbraucu uz turieni, sabāžu kabatās, eju uz jūru sēdēt, vai Kuldīgā, tas, man liekas, nav pat jāpaskaidro par Kuldīgu, bet sēdēt tajā kafūzī, kas viņiem tur ir arī sēžu, skatos, kā tur tās zivis lēkā pa Ventas rumbu, Jāņi, vienmēr, kad esam pie Pāvilos, tad lasam Jāņu zāles, iebraucam Alsungā pie tiem babuļiem ceļa malā, kas sklandraušas pārdod. Tā pati mūsu romantiskā Rīga vakaros, kas cieši var staigāt līdz nakts vidum un klausīties visas latviešu grupu rudens dziesmas. Es to nevaru izstāstīt. Kādā ziņā šobrīd tāpat es aizpildu savu Londonas trako grafiku tepat, daru 101 lietu, strādāju, dziedu korī, dziedu, dejoju, karoju pa mežiem, skrienu, bet vismaz vietā, kurai esmu emocionāli piesaistīts un kur ir mani cilvēki. Paldies!